Sarunu cikls Piestātne. Esiet sveicināti sarunu cikla Piestātne jaunajā sērijā. Man šodien ir patiesas prieks, ka mēs tiekamies daudz kuplākā sastāvā nekā tas ir ierasts. Un šodien mēs esam uz mūsu sarunu aicinājuši trīs dāmas, kuras es gribētu teikt, ka ir kultūras un svētku balsts. Ja ne vienmēr varbūt redzamā veidā, tad pavisam noteikti tās aizkulises vienmēr būs saistīts arī ar viņām. Un šīs dāmas ir Silva ar savām meitām Sandiju un Aiju. Sveikas meitenes, sveikas dāmas! Ja jūs esat skatījušās iepriekšējās epizodes, tad varbūt jums ir palicis prātā tas, ko Madara uzdeva kā nākamo jautājumu tiem cilvēkiem, ko es intervēšu kā nākamos. Nav palicis atmiņā. Es atzīšos, arī man nebija īsti tā precīzi palicis atmiņā, bet ir vienmēr iespēja paskatīties atpakaļ ierakstus, un tas jautājums bija tāds: par ko vēlējāties kļūt bērnībā? Pārdevēji. Viss bija saistīts ar zirgiem. Gribēju mācīties tehnikumā, kur ir zirgi, kur apmāca zirgiem jāt, un bija kaut kur Smiltenē vai kur, un es vēl domāju, es ar zirgu atbraukšu un mājās aparšu lauku. Man liekas, ka man ir mainījušās vēlmes laika gaitā, bet man liekas, ka vienu brīdi es gribēju būt modele. Vienu brīdi. Modeli, jā. Skolotāji. Es nezinu, tā nebija domāts, bet var ar bērniem saistībā, man liekas. Kaut kas vai nu bērndārza audzinātāji. Bērndārza audzinātāji, bet skolotāji gan, jā. Tad varētu teikt, gan drīz arī kaut kādā ziņā jums ir piepildījies. Par tiem zirgiem iespējams mēs vēl varam paspēt, vai ne? Kāda ir jūsu spilgtākā bērnības atmiņa? Mana spilgtākā bērnības atmiņa ir, kā mamma mums ļāva spēlēties bērniņos. Bērniņos mums bija viss. Jā, arī nesām ogas un ēdām, un es atceros, kā es sagriezu mammai ļoti skaistu zīda kleitu. Un jā. Atzinies arī vai novēl uz māsām vai nu? Es neatzinos, nejūtu, jā, ka tā bija laika. Silvē bija daudz zīda kleitu vienkārši. Jā, un ka mēs vilkām mammas kleitas, Aija vēl nebija, bet mēs ar māsu vilkām mammas kleitas. Vilkām mammas kleitas un spēlējāmies, un jā. Tagad tavu bērnības, tad es. Es arī atceros par bērniņiem, bet tu teici, ka es nebiju. Kāpēc tad es atceros? Tas noteikti ir bijis ilgstoši tāds, jā. Es atceros, ka pirmajās klasītēs vasaras brīvlaikā bija jāiet strādāt uz skolu. Atceros to. Man arī atceros bērnības. Es no bērnības vai mēs bijām riktīga tāda delveru grupa. Ko tik mēs nedarījām, gājām čiept gurķus, likām smilšainajā ceļā naglas sasistas dēlī, pēc tam iekritām zālē un gaidījām kūra mašīna. Tad jau mēnesi, varbūt bet nedēļā 2 mašīnas nobrauc vai kāda sadurus riepas vai nē. Mums bija riktīga komanda uz tādām lietām. Jā, bērnība noteikti arī jums ir saistījusies ar tiem cilvēkiem, kas apkārt, un tāpēc es nevaru nepajautāt. Mērsragam nozīmīga persona ir Hilda Pūliņa. Un pavisam noteikti jūs arī esat saistītas ar Hildu Pūliņu. Kas ir varbūt tas, ko
ko jūs gribētu, lai par Hildu atcerētos cilvēki? Nu, mamma. Nu tas, kad tajā laikā, kad mamma bija jauna un enerģiska un visos pasākumos vai visur viņa bija klāta un visur viņa palīdzēja. Un ja viņa nevarēja aizstiept kādu galdu vai kādu krēslu, tad mans teica šperriņu uzlikt to krēslu vai to galdu un ved. Un es gribētu, lai arī šinīs laikos cilvēki kaut kā vairāk palīdz viens otram. Un ja ir kaut kas, ja var kaut kā palīdziet, nevis gaidīt, lai kāds visu sariktē, bet arī paši kaut ko izdara. Man tā gribētos. Un lai arī atcerētos, kad mamma gan šuva, gan dekorācijas taisīja, gan dziedāja, gan dejoja, gan tajās saucamajās brīžos, kad bija ļoti skumji, kapos bija aplasītāji. Viņi bija visur un viss, kas... Tā. Ko es gribu, lai atcerās? Man liekas, tas, kas man ir tikko atnāca prātā savā pensijas vecumā, tad, kad viņi vienmēr gāja ārā, vienmēr bija cepurīte galvā, eleganta, kabats lakatiņš aiz pulksteņa vai piedurknes, tā elegance tāda. Vienmēr staltu stāju. Galva paceltajā. Pat tad, ja vienkārši izgāja ārā saulītē vasarā atpūsties. Tu jau pateici visu tieši to pašu, ko vēlējos teikties. Man prātā stāv tās krāsainās cepurītes. Viņam bija tik daudz visādās krāsās un tādā čupiņā stāvēja. Jā, pie katras kleides, pie katra tērpa. Un tie prieki, kad viņi atļauj uzmērīt, piemērīt viņas istabā pie spoguli. Jā, tiešām elegance un tas sievišķīgums. Man arī tieši tāpēc gribējās šo jautājumu jums uzdot, jo kaut kādā ziņā var ļoti redzēt to pēctecību. Gan pedagoģijas joma, gan šī kultūras joma. Principā jūs esat tās, uz ko arī ļoti daudzas lietas Mēršagā balstās tieši kultūrā. Un par to mazliet vēlāk, bet tas pirmais jautājums man jums ir, ko jums nozīmē Mēršags? Man Mēršags nozīmē jūru, viennozīmīgi. Mana bērnība, principā visa mana dzīve, jā, lai Mēršags, mājas manas mājas. Es domāju, ka tas mums visām Mēršags ir mājas, kur atskriet, atpūsties, ja ir pabūts citur kādu ilgāku laiku. Daba, jūra, jā, daba un jūra. Jums noteikti ir bijusi iespēja doties kaut kur citur, sevi realizēt, piepildīt, bet kāpēc jūs esat tomēr šeit? Vai tāpēc, ka tās ir tās mājas, vai tāpēc, ka gribas, lai šeit būtu kaut kas vairāk? Jā, arī, jā, gribas realizēt sevi. Es nezinu, vai es spētu sevi realizēt lielpilsētā. Un šeit Mēršags ir pietiekami liels vai mazs, bet ir iespēja sevi realizēt caur to, ko es daru. Jā. Es varu pateikt, nekur es neesmu blandījusies apkārt, tikai Mēršragā. No dzimšanas, kā teikt, un Mēršrags man ir viss. Un nekur arī netaisos blandīties prom. Man līdzīgi kā mammai. Es arī neesmu blandījusies apkārt. Un pat nav vēlme blandīties apkārt. Var aizbraukt atpūsties, bet mājas ir un paliek mājas. Tad ķersimies tagad klāt tiem jautājumiem,
ar ko tad jūs esat saistītas un ar ko varbūt citiem jūs saistāties, ja pateiktu vārdu Aija vai Silva vai Sandija. Un noteikti tas atslēgas vārds varētu būt puķu meitenes, kā mēs arī pirms intervijas runājām, jā, un Ziedu kiosks, tāds mums ir tikai viens, unikāls, un kā jūs nonācāt vispār pie idejas, ka jūs vēlaties ar kaut ko tādu nodarboties, vai sākotnēji laikam tas bija mammas iecere un ideja un uzņēmība. Varbūt par to mazliet varat pastāstīt, kā tas bija sākumā un kā tas virzās šobrīd. Nu, tad es par to sākumu, jo tie gadi, es atceros, tas bija 2000, 2002 un 2004. Bija ar darbiem grūti, kaut kas likvidējās, kaut kas atkal, kāds uzņēmums atkal aicina darbā, un tad es mūsu galā uz Bāksielu, man bija tāds neliels veikaliņš pārtiks, kur mūsu vietējās tantiņas un onkuliši nāca un pirkās, un nezinu, es uzreiz kaut kā gribēju kaut ko tādu foršāku, vai tāpēc, ka tie vecie cilvēki nāca un katrs ar savu kreņķu un ar savu sāpu. Un tā es satiku bijušā puķu veikaliņa saimnieci Ingu, un viņa atkal bija nogurusi, ka viņa jau man liekas, ka bija 11 gadi, ja viņa darbojās, un viņa kaut kā ieminējās, tu negribi ņemt man puķu kiosku? Nu, tā es 2006. gadā viņu paņēmu. Tā, viss tas lēnām sākās. Protams, ka sākums bija vispār neko nesapratu, lai gan Sandijai jau bija ķēriens uz visādu puķu jau veidošanu, un tad vēl piebiedrojās Aija, un tā gads no gadā, un mēs esam jau 17 gadus kāds strādājam. Vispār forši. Es nezinu, kā Aijai, kā viņai tas puķu kiosks. Tā viņa varēja iet bērndārzā pa to audzinātājs strādāt. Kas viņai lik uz to puķu kiosku? Jā, patīk. Tas ir viss, ko var pateikt. Patīk. Jā, bet tas tāpat ir veikals labi, bet jūs tam veikalam tomēr ir kaut kāda tāda odziņa, kaut kas tā tāds. Domā? Es tā domāju, kā pircējs, jā, kaut vai tas, ko jūs piedāvājat, šie pušķi vai arī pašu radītas lietas, kāpēc varbūt nedarīt tā kā citi, bet darīt tieši tā īpašāk? Kā pie tā jūs esat nonākuši? Vai tas vienkārši jums liekas pašsaprotam? Ir laikam, jā, ka tas liekas pašsaprotam. Es nezinu, gads no gada. Cilvēkiem jau visu laiku prasa kaut kas jauns, kaut ko interesantu, kaut ko. Tā tas arī laikam. Jā. Jums arī sadarbības ir ar citiem mājražotājiem, vai ne, ar rokas kārumu, ja es pareizi atceros. Jā. Bet ir arī kaut kādas idejas jums ir radušās, tāpēc, ka, piemēram, atnāk pircējs un viņš tā kā pasaka savu vēlmi, un tad jūs sākat domāt, un principā tāpēc rodas kaut kas jauns, kas pēc tam arī veiksmīgi var aiziet. Sandija ar savām idejām. Rīgā pastrādājusi atkal kaut kādu jaunu ideju. Jā. Viņai. Es vēl piemetināšu par mūsu zeļa diplomiem. Bija tā, kad es sapratu, ka kaut ko vajag. Es izdomāju, ka jāiet mācīties ir ziedu laivā pie Gaivas. Un paņēmu līdzi Aiju, lai viņai arī jaunas zināšanas ir, lai nesēžas laiku veikalā un paplašina savu redzesloku. Un tā mēs 2 gadus nobraukājām uz Rīgu, uz ziedu laivu, kur noslēgumā bija iespēja iegūt zeļa diplomu, jā, un tad mēs braucām uz vecumniekiem, kur bija cik daudz eksāmenu darbi, bija ļoti daudz jātais eksāmenu darbi, jā. Un tas arī, tā arī tā paplašināšana un jā,
Un tas, ka cilvēki pieprasa kaut ko jaunu un pašām gribās izmēģināt, un ļoti priecē tie cilvēki, kur mums uzticās mūsu idejām un realizācijām. Ir, protams, kad idejas aptrūkstās un ir klusuma brīži, bet tie atkal pāriet, un tad atkal idejas rodas jaunas un gribas iepriecināt citus. Noteikti šīs zināšanas, kas ir iegūtas arī šajās apmācībās, un arī Sandijai arī pamat izglītība laikam augstākā ir iegūta saistīta ar dažādu rokdarbu veidošanu, un pavisam noteikti jāpiemina arī tas, ka tu esi dibinājis rokdarbu klubiņu šeit Mērsragā. Varbūt par to tu vari pastāstīt tādas spilgtākās atmiņas vai tavuprāt veiksmīgākais projekts, ko jūs realizējuši? Bija tā, kad atgriezos, padzīvoju nedaudz ārzemēs un atgriezos, un tad tu biji vadītāja, un es zinu, ka tu arī tev bija klusa ideja par to, bet es vēl sākumā nepiekritu, gribēju mazliet atpūsties vēl. Un tad sanāca tā, ka nodibināju, Mērsraga tautas namā rokdarbu klubiņu. Paldies manām dāmām, kuras atbalstīja tajā brīdī un nāca katru ceturtdienu, arī ziemas vakaros uz tautas namu, diezgan garo ceļu no centra. Kā veiksmīgāko projektu, manuprāt, man pirmie divi kas nāk prātā, tā ir laivas apadīšana, un tad mums bija aptamborējām akmeni Mērsragā centrā. Ļoti priecājos, ka mēs ieguvām šujmašīnu savā īpašumā tautas namām, kur mēs piedalījāmies praktiskajos rokdarbos ar uzšavām atstarotāju brošiņas, un tad veiksmīgā kārtā dabūjām šujmašīnu. Kādu laiku tu arī bija pauze paņēmusi, un tagad tu, saproti, atgriezusies. Jā. Kādu laiku bija paņēmusi pauzi, tādas man ir vajadzīgas. Jo tās idejas it kā ir, bet tāpat laikā nav, un tad ir nogurums, un tad ir vajadzīga pauze, Un prieks, kā šobrīd ir mazliet tukšums cilvēku apmeklējumā, bet es ļoti ceru, ka būs atkal uzplaukums, un mēs spēsim radīt vēl daudz un dažādas brīnumus. Kaut kas plānā ir, un tā kā. Man liekas, ka tava iniciatīva arī bija piedalīties, satiekt savu meistaru kustībā, virzībā, aktivitātē. Kā tev radās doma par to un tieši par to, ko piedāvāt šajās nodarbībās, kurās var, principā, jebkurš braukt, piedalīties un apgūt ko jaunu. Jo tas bija 2014. gadā, manuprāt, pirmais satiec savu meistaru mēģinājums. Jā, tas bija sen, un to jau es vairs neatceros. Man liekas, ka tad arī bija tēkraklu griešana un paklājiņu veidošana, ka tas arī bija tas pirmais, ar ko... Tāpēc, ka gribēju parādīt pārējiem, kā var neizmest tēkraklu, bet dot viņam otro dzīvi, droši vien, un cik foršas lietas var radīt ar tēkrakliem. Praktiskas lietas. Es neatceros, kāpēc es to darīju. Sandija pavisam noteikti ir cilvēks, kas vismaz tajā laikā, kad es strādāju arī tautas namā, viņa atnāca, man ir tāda ideja, un man liekas, ka arī tās idejas mēs mēģinājām maksimāli realizēt, jo tās arī vienmēr bija ar tādu, kaut kas pilnīgi jauns, kaut kas pilnīgi svaigs, un man bija tiešām liels prieks, ka tu sāki strādāt arī tautas namā, jo tad ir ļoti svarīgi, ka ir cilvēki, kas nāk un ir gatavi arī iesaistīties darīt, ne tikai tā kā no malas skatīties un kritizēt, bet tiešām nākt ar idejām un darboties. Un tas ir ļoti, ļoti, ļoti svarīgi. Un paldies par to, ka tev ir tās idejas vienmēr tādas labas. Tās idejas ir
Un ir labi, ka ir kāds, kas atbalsta un paņem pretī, un vienkārši, lai dabūtu no galvas ārā. Dabū realizē un var arī virzīties tālāk, un var arī saprast, kur jau uzlabojums, vai turpinās, vai nē. Bet galvenais tas ir, galvenā tā dabūt ārā no galvas šo savu ideju, jā, realizēt. Un tad jau. Nu, viena tāda pamatīga ideja, ko tu dabūji ārā no savas galvas, noteikti bija Bākas ielas svētku, vai varbūt jums kopā šī ideja radās, vai Sandijai, bet arī tas bija tas, ko tu nāci un teici, jā, varētu kaut ko tādu taisīt, un tas īstenībā bija atkal kaut kas pilnīgi jauns, un tas bija pilnīgi uz cilvēku pašu iniciatīvas, bez, manuprāt, ja bija kāds tāds atbalsts finansiāls, tas bija diezgan tāds mazs, bet nu, principā, jā, ziedojumi jūsu idejas, jūsu darbs, komandas darbs un brīvprātīgi, jā, tas viss tapa. Nu jā, par Bākas ielas svētkiem runājot, atkal es biju pabijusi ārzemēs, un tur padzīvoju ārzemēs, un tur šie ielas svētki ir raksturīgi, mums drusciņi citā formātā, un tad atgriežoties Latvijā, es mammai ieminējos, ka varētu kaut ko šādu norganizēt. Un tad sanācām kopā, un idejas bija ļoti daudz un dažādas, un realizējām Bākas ielas svētkus. Sākums bija mums. Sākums bija. Jā, prieks par to, ka kaimiņi atbalstīja, un kas nāca uz saulēkt 4 minūtēm, ja 5 minūtēm, kā mēs visi ieradāmies. Nē, tas bija, un tas vispār vajadzētu turpināt. Es tā domāju, jo jau uz Bākas ielu, ak mūžiņ, cik daudz mājas es atcelts un būdīgs. Jau vajadzētu vēl vairāk. Jā, tas, ka caur to jūs arī, ne tikai ir viens pasākums, mēs aizējam paballēties, bet īstenībā tā pievienotā vērtība, vēstures celšana augšā un visas tās ielas atdzīvināšana. Jā, tā šobrīd arī ir ļoti aktīva dzīve, īpaši vasarā, bet tieši to iedzīvotāju izkustināšana, tas ir ļoti svarīgi. Jā. Pagājušajā gadā mums arī bija riktīgi ballīti bija. Nu, tik cik, jā, maz drusciņi tie Bākas ielas svētki ir palikuši mazāki, bet un šobrīd ir iespējams pauze, kur atkal ir vajadzīga, jo idejas kaut kādā brīdī tomēr pazūd. Jo, jā, tev ir kaut kas sakāms Bākas iela. Āja mums vienmēr ir atbalstījusi braukājot ar mašīnu turpi šurpu, jā, un atvedot, pievadot, jā, Uz Bākas ielas iedzīvotāji ir, pašiem mums jāiet klāt un jāstāst, kas vajag, kas būs, un cilvēki ir atsaucīgi. Tur nav ko. Droši vien, ka tie svešie, kas pirmos gadus ieradušies, tie var būt atturīgi, bet kas ir vietējie, ļoti forši. Jāsaka, paldies visiem tiem, kas ir atbalstījuši svētkus, jo, jāsaka tā, bez atbalsta nekas nebūtu izdevies. Jā, jā, visi smilšu piļu konkursi un Bākas ielas saimnieks un saimniece. Un tad mums katrai mājai bija katru gadu dažādu uzdevumu izdekorēt ar braucamrīkiem vai iznest savu ziedošās kompozīcijas ārā, jā. Bet atkal tas ir gribējās iepriecināt ne tikai sevi, ne tikai realizēt savus idejas, bet iepriecināt arī iedzīvotājus. Mēs tagad mazliet senākā vēsturē atgriežamies atkal Deju kopa Silva. Senāka par rokdarbnieku klubiņu. Varētu teikt šobrīd senākais amatieru kolektīvs, kas darbojas Smēršagā. Kā tas tapa un varbūt arī tavas spilgtākās atmiņas par visu to laiku, kas līdz šim ir piedzīvots? Kā tapa? Tur atkal bija ciemā, atkal bija viena enerģiska sieva,
kurai tā ideja nāca, un tad viņi pasauca mani, un tad mēs abas apspriedās, un tad viņi apspriedās ar vēl sieviņām. Protams, pirmais mēģinājums bija, un mūsu kultūras nama zālē, ka nostājās, viss bija, kā teikt, no viena gala līdz otram galam pirmajā tajā sanākšanā, un tad es ar vēl gandrīz vai sabijos ārprāts, kā nu būs, ko nu darīs. Bet arī jau sāk tur ir jābūt lielai patikšanai, tur jābūt ir arī brīžiem pat gribas spēkam, lai reizi nedēļā noteiktā laikā un iziet no mājām ārā un ierastos kultūras namā un dejotu. Bet, tik tiešām cepure nost manām sieviņām, jo mums jau nākošu gadu ir 15 gadu jubileja. Tā kā svinēsim, un tad redzēs, kā tālāk būs, jo parēķinām 15 gadu atpakaļ, cik tad mēs bijām jaunas. 15 gadi pagājuši. Un spilgtākās atmiņas vienmēr visi ceļojumi, visas braukšanas pa visu Latviju, pa koncertiem, visur, kur mēs esam bijuši, un vienmēr mēs esam bijuši mundras, un katrai sava ideja, un pa tērpiem mums bija jāspriež, ko vilksim, kā vilksim, un atkal idejas, un mans jaunās meitenes taču arī, kas piebiedrojās, tām atkal tādas svaigas un jaunas idejas, tā kā, vispār nav ko teikt. Kā ar ar to laiku, kad mums tomēr bija šie aizliegumi pulcēties, cik viegli to bija pārdzīvot, pārvarēt un pēc tam atkal nākt un darboties? Tas sākums bija tā, ka mēs vispār nesapratu, jo mēs esam, kā teikt, tajos gados, kuros mēs esam, jā, mēs nesaprotu, kā tas ir netikties. Tad jau atkal nāca ideja, kad mēs varam. Es ar vienu no dalībniecēm savā istabā lielajā mēs dejojām, uzfilmējām, tad aizsūtījām uz kopējo sarakstu, lai mājās atkārto. Bet tā dikt mēs maz neizjutām, jo mums atkal mūsu Jānis atkal kaut ko viņš bija izdomājis, kur atkal var uzfilmēt. Tad atkal bija jāuzstājās, nemaz tik traki nebija, mēs nemaz tā nejūtām, ka tik šausmīgi. Protams, ka traki ir, ka nekas nenotiek un braukt nekur nevar. Bet tā nē, mums gāja labi, mums gāja lustīgi. Nodejojām dejas telefonu kameru priekšā, aizsūtījām pārējiem. Vai viņas mēģināja vai nemēģināja istabā, to es nezinu. Bet tā mēs darījām. Uz katru pašu sirdsapziņas. Jūs arī diezgan daudz esat braukājušas pa Latviju, uzstājušās, varbūt kāds spilgtākais brauciens, notikums, varbūt kāds ar humoru notikums. Vai, tie bija ļoti daudz. Katrs brauciens. Bija gan pasākumi, es nekad neaizmirsīšu, kur mēs, es tagad uz momentā nepateikšu tieši kur mēs dejojām saucamo top modeli, un kur mans foršās sieviņas bija tā saģērbušās, kad vīra ansambls, kas sēdēja zālē, nepārtraukt atkārtot, un mans meitenes tik klanās un tā izknikš. Un tad atkal vienā pasākumā, vienā koncertā mēs aizbraucam arī dejot, un man bija jādejo, un mums visiem ir saucamie zilie sarafāni, un mēs esam aizgājuši pastaigāties, un es kā nāku iekšā, tā es paņemu savu zilo sarafānu, tikai es nesaprotu, ka es viņu uzvelku mugurā, kāpēc rāvēslēdzējs neiet ciet. Kā es viņu velku tā rāvēslēdzējs ārā no eņģiem, protams, nevarēju uzvilkt to, kas tev nedara. Izrādās, ka es esmu paņēmusi citai dalībniecei to sarafānu. Un viņai līdz ar to traka bija, visādi mums ir gājis. Protams, arī bieži, kad dusmīgs prāts ir pa kaut ko, bet humors un jautrība mums vienmēr ir bijusi. Nekad neaizmirsīšu arī, kad mēs vienmēr braucam tālākos braucienos tur uz Latgales pusi, ka visu ceļu, prom braucot tādas oficiālas, nopietnas esam, bet ka braucam mājās visu ceļu līdz Mēsragam vienās dziesmās.
ārprāts bez balss, un izmēsraga izkāpa ārā. Nu, forši. Es nezinu, Aijai varbūt kaut kas viņa arī dejo. Jā, gan Aija, gan Sandija atbalsta un dejo. Es pirmā, vai ne? Pirms Sandijas, jā. Jā, arī no kurā gadā? Pēc cik gadiem mēs pievienojāmies? Jā, protams, ir otrdienas, kad ir slinkums un kad domā, nē, kāpēc? Zvanīšu mammai, teikšu, ka neies. Bet, mammai prasīs zīmi. bet ir arī pienākums pret mammu. Tā ir, jā. Un forši ir ar mūsu tantēm. Viņas tiešām ir vislabākās nopietni, jā. Jo arī mēģinājumos arī mēs ļoti daudz smejamies un jokojam. Un Silvas ir vislabākās. Ir Silvas vislabākās. Vēl, Aijai, jautājums tad. Ja jau mikrofons pie tevis, kāda ir mamma kā vadītāja? Oi, ļoti mīksta. Teikšu, kā ir, jā. Viņa pakļaujās dalībniecēm. Nē. Nu, visādi, jā. Tāpēc, ka mums ļoti bieži idejas top uz vietas mēģinājumā. Un tad iet visādi, kad katra, jā. Tieši tā. Bet arī mamma ir vislabākā. Mamma grib, lai visiem labi. Jā, tas ir tas, ka jānoķer tas līdzsvars visiem, lai visiem labi, bet lai tomēr virzās uz mērķi. Jā. Labi, un Sandijai tāds pats jautājums. Varbūt cits viedoklis pilnīgi. Mamma kā vadītāja. Nav man cits viedoklis, jā. Es jau arī vadu D kolektīvu, un tad man liekas, jā, liekas, kāpēc tā, un varbūt var šādi labāk. Man tas nākamais jautājums arī bija, ka tu jau arī esi tagad pārņēmusi, atkal pārmantojusi, arī tu vadīji mazos bērnus dejā, un tieši gribēju jautāt, vai tas, kāda ir mamma, kā deju kolektīvu vadītāja, ir atstājusi uz tevi iespaidu, un vai tu esi pārmantojusi kaut ko tajā stilā vadīšanā, vai tiešām viss pretēji? Vai varbūt tieši Silva ir novērojusi kaut kādas lietas kopīgas, atšķirīgas? Man jau šobrīd tikai otrā sezona ir pagājusi, un tā pieredze ar mazajiem ir bišķiņ savādāk nekā ar pieaugušajiem cilvēkiem. Vai es esmu kaut ko no tava stila paņēmusi? Jā, tur ir savādāk. Man patīk, ka cik es esmu bijusi paskatīties, ka viņa bērniem māk visādi sarunāt, lai tas delverīgums, kas kādam mazajam ķiparam tur iekšā, vai atkal kāda meitene atkal uzmet lūpu, vai kas viņi, kā teikt. Manā bērnībā, kas vadīja dekolektīvus skolotāji, nekad šitā neauklējās. Ieknieb rokā un jāizpild un jāiet un sarāj un viss. Tagad jau vairs tā nevar. Sandī to ievēro. Rāties nedrīkst. Vēl viena lieta, ar ko jūs esat arī visas, manuprāt, esat iesaistīts, tā ir dekorācija veidošana jau kopš es sevi mēršagā atceros, un varbūt pēc tam tas ir tā kā pārgājis tādā formātā, ka vairāk ziedu kiosks ir tas, kas dekorē un izpilda vēlmes, kas nāk, un par to jautājums, kas varbūt no jūsu veidotajiem šiem projektiem, šīm vai ciema vai estrādes dekorēšanas jums vislabāk ir palicis prātā vai visvairāk pašām paticis? Man visvairāk ir palicis prātā, tie bija Mēršraga svētki, kad Inga Hartika vēl bija pie mums. Un tad mēs cauri Mēršragam sapirkām ļoti daudz lentītes un lentīšu, šie svētki man visvairāk atmiņā palika, sākot no estrādes, pie estrādes ieejas
tā centra laiva un jā, tagad pie jaunā tirgus. Šie svētki man. Un vieni Jāņi man arī ir iekrituši atmiņā, jo tajā laikā es sataisīju puzurus no plasmas salmiņiem, jā, un jā, tas man ir. Šie 2 svētki. Tev, Vāja? Jāpiekrīt tev, bet es varu kaut ko piebilst šeit. Liels paldies tētim, jo arī viņš mums ļoti palīdz šajā jomā. Lai vai kā viņš vienmēr nopūšās sākumā, bet mēs zinām, ka viņš palīdzēs. Paldies, tētī! Es nezinu, kas tie bija pa svētkiem, bet kur meitenes bija izdekorējuši tām zelta lielajām lapām. Zils bija ar... Pagājuši gads bija? Nē, Jēgerlijā gar skatos malbi. Mēsraksvēdot, tas bija tāds košums tā, kā teikt, cik smuka. Jā, zilās zelta lapas un zeltenās saulespuķis, jā. Tas tāds liels izaicinājums uzņemties, ko tādu darīt. Nē, nav liels izaicinājums. Izaicinājums, par ko mēs vienmēr aizmirstam dekorējot, ir vējš. Par šo mēs sākumā bieži aizmirsām, un tad ir tā, ka kaut kas ir apgāzies, kaut kas ir izplūinīts. Un jā, vējš ir tas, par ko mēs bieži aizmirstam. Nu, protams, ko par to domās iedzīvotāji, vai patiks, vai nē? Būs kam patīk un būs kam nepatīk. Nu, kā vienmēr. Jūs arī kāzu ceremoniju vietas un svētku vietas esat dekorējuši. Kā jūs pie tā nonācāt? Vai pašām bija kāda vajadzība, vai vienkārši kāds palūdza pirmā reize? Es pat neatceros pirmo reizi tiešām. Droši vien kāds palūdza. Tiešām neatceros. Nu, tur ir vēl lielāks uztraukums, satraukums īstenībā. Kur bija tā vieta, kur jūs aizbraucāt, tas lietas līja? Daudzās kāzās lietas līst īstenībā, un arī ir vējš. Jā. Samirts. Tas, protams, tāds patīkams. Patīkams darbs. Nē, nu jā, te atkal ir forši, kur uzticās mums un paļaujās uz visu, un ir atkal pāri, kur izsaka savas vēlmes, un tā kopīgā meklēšana un jā, vēlmes uzklausīt un uzreiz smadzenēs ritinās kādi materiāli, kur meklēt, kas sezonā ir raksturīgi. Nu jā, un bieži ir tā, ka mums kaut kā sanāk tās vēlmes, kas sezonā nav raksturīgi, vai ne? Un tad mēs bišķiņ nopūta ir un gribās citu reizi realizēt, nu tādas pārsteigt jau no pāri, jā, nē, nu gluži tā, nē, bet jā, tā sezonalitāte, jā, ziedos un materiālos un jā, kāzas, jā. Ir liels notikums, jā, sākot. Ir kāzas, kur mēs taisam tikai pušķus, jā, ir bijušas kāzas, kur ir galda noformējums un fotostūrīšu noformējums, jā. Visādi. Bet, jā, bet tas, kas mums ir raksturīgi, tās ir bantītes. Jā, tas gan mums ir raksturīgi. Ajai vairāk raksturīgi un bantītes, jā, visur. Tātad, ja jūs dibinātu kāzu dekorācijas salonu, tad nosaukums būtu bantīte. Iespējams, jā, bantīte. Jā.
2012. gadā pirmo reizi tika pasniegts tāds apbalvojums kā gada mēršradznieks. Un šo te titulu nozīmīgo ieguva tieši Silva. Vai tu, Silva, to pati atceries un kādas bija tavs sajūtas uzzinot, ka tieši to esi ieguvis? Jo tas ir iedzīvotāju izvēle, nevis kāds cits to ir izdarījis, bet tieši iedzīvotāji varēja izteikt savu balsojumu un tad noteikt, kurš tad saņem šo te apbalvojumu. Jā, kā atceros tie gadi, tā bija enerģijas pārpilnes un to darīs. Nē, tas vispār man bija pārsteigums ļoti liels. Bet man kaut kas, es zinu, ka sieviņas vai gāja dejot, vai kaut kas bija, un es biju tur aizmugurē Jēgerlejā, kur aktieru telpas ir. Bet kur sieva bija, kas man teica, nāc tik šurp, tulīt tev sauks, bet es tagad neatceros, kur tā bija. Un tu esi, kur sauks, kas sauks? Tad viss notika. Nē, tas bija, tur jāsaka vienkārši paldies iedzīvotājiem. Es atceros to apbalvošanas brīdi, un tajā brīdī es vēl īsti tā ļoti tevi nepazinu, bet tas viss manī radīja tādas tik ļoti patīkamas emocijas un asaras acīs. Man likās, tas ir tik ļoti jauki, ka tā novērtē. Bet jebkurš novērtējums mums uzliek arī atbildību. Un vai tu izjūti to, ka šis tituls arī kaut kādā ziņā tev uzliek atbildību daudz lielāku? Jā, es saku, tie gadi viss bija tādi. Vēl tagad es ar prātu daudz ko gribētu darīt un viss, bet kaut kā tie kauli paliek stīvāki, es nezinu, kāpēc. bet tie bija arī skaisti gadi un meitenes tāpat Sandija nāca palīgā, un ko mēs visi tikai neizdomājām un nedarījām. Un arī pagast vīri, kas strādāja, un vispār pienākumu arī uzliek. Vēl joprojām man izliekās, kad man vajag vairāk tā padarboties daudz, kur. Jo tas tomēr. Tas ir ļoti priecīgs moments un pierējis arī, kā teikt, viss skatās, Silvā, ko tu akal tu izdomās, ko tu akal tu darīs, tā kaut kā. It kā jau tituls varbūt nav tas svarīgākais dzīvē, bet tomēr šodien es gribu aicināt arī jūs piešķirt titulu citai. Kādus titulus jūs piešķirt, piemēram, Silvi, Sandijai un Aijai, un attiecīgi tad meitenes vienotrai un mammai? Es Aijai gribētu piešķirt, es abrīnoju viņas to māku un mākslu pušķus taisīt. Pušķiņas jau, es pat nezinu, kā viņi varētu nosaukt titulu. Sev es liktu titulu sakarā ar to. Es sev arī gribētu ielikt, jo es varētu piedalīties vispasaules palagu un konvertu locīšanā, žaušanā un gludināšanā. Jo cik gadus es palīdzu vidējai meitai kempingā, un man darbs ir veļa. Tas ir konvertis, pilvendrānas un palagi. Un Sandijai, kā es varētu teikt, es kā nopietnā dāma vai nopietnā lēdī vai kaut kas tādu, jo viņi man vienmēr viss ir nopietni, viss ir, nebūs nekādu tur ķiķi un ķeķē un ķuķu. Viss būs tā pa nopietno. Tituls. Tituls pacietība mammai. Jā, pacietība. Un Aijai tituls. Aijai tituls. Arī pacietība, bet viņai savādāk. Viņa prota, ne ar mani, viņa prota. Viņa nekad nebļaus uz mani, jo es esmu vecākā māsa. Jā, nekad tu vēl neesi, bet tu mani pacieti, jā, tu pacieti manas kaprīzes, jā.
Pacietības, divas pacietības. Tituli. Nu, mamma. Vienkārši tituls vislabākā mamma. Viennozīmīgi. Es zinu, ka mums ir vislabākā mamma. Jā. Jo viņa arī nebļauj. Varbūt man tas no mammas. Nu, un māsai lielās māsas tituls viennozīmīgi. Ar lielo L burtu un M burtu. Lielā māsa, jā. Mēs tiešām kaut kā mākam sastrādāties no pat ne pusvārda, pat vienkārši. Paskatoties vienu uz otru, mēs zinām, kas ko kā. Silva jau pieminēja, arī mums bija plānots, ja būtu citā dienā, tad mēs tiktos saules kempingā, bet tā kā šobrīd ir vasara un sestdiena, tad, protams, ka tur ir daudz cilvēku un apmeklētāju, bet varbūt arī mazliet par šo vietu. Es tiešām neesmu izpētījusi, bet man liekas, ka varbūt saules kempings ir viens no tādiem pirmajiem kempingiem Mērsragā. Tā varētu būt. Jā, viens no pirmajiem. Vispār sākums bija, es taču sāku, mūžiņi, ar telšu vietām, jā. Kā nonāca pie tā, jūra un vasara un... Kaut kas bija atkal. Jā, vai nebija tie pirmie apmeklētāji, vai brauc garām, un vai nevar uz to laukumu, uz to lauku, tas jau paliels lauks, pārnakšņot, tā laikam lēnam sākās, jo pagāja atkal gadi, un tad jau bija 2 koka mājiņas, un tad atkal bija lielās šūpols, un tad bija tāda nojume, kurā gadā bija tas lielais vējš, un nojumi sagrāva, pazuda. Nu tā lēnām, tad vidējā meita ar savu otro pusīti. Nē, es viņiem piedāvāju, vai jūs negribat pārņemt. Ot kaut kas tā bija, jā. Nu, Jānis mans nots piekrita, un tā viņiem abiem viss aizsākās. Kā teikt, es kā māte vidējai meitai iedevu uz zemi, lūdzu, rīkojieties. Viss. Sanāk, ka katra meita ir kaut ko paņēmusi. Ir Jā. saules kempings, Jā. ir ziedu kiosks, Jā. ir dejas, Jā. un katrs ir tāds turpinātājs tam, ko tu esi iesākusi. Jūs pārstāvat daudzas jomas, tam mēs arī dažām pieskārāmies, bet varbūt jūs varat pateikt, kura jums pašām ir tā tuvākā joma, kurā darboties? Tāds sirdī tuvākais. Ai, nu ko lai es saku? Protams, manas sieviņas, manas meitenes un danči, bet lai cik tas skumīgi un lai cik tas varbūt citiem izklausīsies neparasti, bet mans darbs kapos man tik tiešām, neteiksim, ka patīk, bet man viņš ir pie sirds, jo visus tos cilvēkus, un ko es satieku, un visas tās bēdīgās lietas, kas iziet cauri, kā teikt, neteiksim cauri mani, jā, brīžiem es arī ļoti pārdzīvoju, bet man tas darbs, man izliekās, ka, es nezinu, es varētu tur iet un atkal staigāt, un atkal kādam apliet kaut ko, un atkal kādam nogrābt, un, nu, tas man tā. Bet, nu, protams, visu pirmām kārtām danči. Es tagad pieminēšu Dārci Sadaku, kura kādreiz mani uzrunāja par mākslinieci. Un tas bija tā, man nepatika. Man tas mākslinieks, tas nozīmē kaut ko augstu, kaut ko lielu, kaut ko tādu. Un tad es sev teicu, ka es esmu radošs cilvēks, un es nevaru minēt kaut ko konkrētu, kas varu gan, tā ir tamborēšana, bet jā, es sevi kā radošu cilvēku gribu nosaukt, kad realizēju sevi radoši. Es jau daru visu, kas man patīk. Katru dienu. Ziedi.
jums ir daudz kopīgā. Mēs to arī sarunas gaitā esam sapratuši, bet jautājums jums, kas jūs citu no citas atšķir? Nu, varbūt ir kaut kas tāds, kas padodas vienai, bet otrai nepakam nepadodas. Vai? Man nepadodas tamborēšana, adīšana, šūšana, izšūšana. Un jā, es varu atzīties, ka skolas laikā visus manus darbus pildīja māsa. Tev arī nepatīk gludināt. Jā. Es nezinu, ko es atšķiros. Es atšķiros ar to šobrīd, kad es nekrāsoju savus matus. Vai ne? Jā. Ko lai es saku? Galīgi man nav ko teikt. Ko es atšķiros? Es esmu šajos labākajos gados, un es saprotu to, kad jāpieskaņojās vienai, jāpieskaņojās otrai, jāmāk paklusēt, jāmāk. Jā. Jo parasti jau gados labākajos sāk, ko tu vecā mamma tur bāzies virsū saviem padomiem. Es tā nedaru. Es nezinu, viss ir šausmīgi forši. Tu atšķiries ar savu pieredzi, ar savu dzīves pieredzi. Jā, dzīves pieredzi, protams. Jā, dzīves pieredzi, jā. Es vēl no visiem atšķiros tīri praktiski. Es nevadu mašīnu. Es esmu ģimenē vienīgā, kurai nav tiesības. Es esmu ļoti laba stūrmane. Kad mēs sanāk vēl... Un jā, laba blakus sēdētāja es esmu. Daudzreiz viņi tur bija jāgriežās. Nē, ko tu tagad dari? Viss tam mums ar Aisi brīžiem gribās teikt. Nāc pats stūrē un tad komandē. Uz ko mums vajadzētu tiekties, kā jums šķiet, runājot tieši par Mērsragu, par vietu, kurā mēs dzīvojam? Kas ir tas, ko varbūt mums vajadzētu saglabāt un tas, ko mums vajadzētu mainīt? Ko mums vajadzētu saglabāt? Saglabāsim. Ļoti nopietns jautājums. Nav domāts. Nav domāts par šo. Jā, pauze. Mērsragam, protams, kā jau visos ciematos un visur, būsim bišķiņi, kā es teicu, iecietīgāki, jā. Būsim izpalīdzīgāki, iesim viens pie otru ar savām idejām, nevis tikai, tas atkal bija slikti, tas atkal to neizdarīja. Tā es vairāk gribētu, lai būtu. Labi, mums, varu teikt to vārdu, pensionāriem, tad, mēs varam sēdēt mājās, skatīties televizoru, un viss, vienalga, kas tajā Mērsragā notiek, bet jaunie, kas te dzīvo, kā nekā Mērsrags ir jūsu nākotne. Ja viss mēs tikai urnēsim un būsim nīgri un neapmierināti, kur? Es tā domāju. Bet vispār mērsradznieki izķer, nekāda vaina. Ar dažiem izņēmumiem. Lūdzu. Tev arī jāpasaka. Tas jau drīzāk ir kā novēlējums visiem. Jā, ka tiešām vairāk būt pozitīvākiem, smaidīgākiem vienam pret otru. Pateikt vairāk labus vārdus viens otram. Un labdien! Un uz redzēšanos. Jā. Un tad jau arī īstenībā viss būs, jā. Es ar tā domāju. Jo Mērsrags un iet uz kultūras pasākumiem un atbalstīt. Ja mums tā tautas namā notiek kaut kas, ejam uz to izrādi vai koncertu. Cik viegli ir pateikt, vai tur jau atkal nekā nebūs un viss. Nē, tā nav.
Un ja jūs paši arī nākt un visi nākt un piedalīties vai vienalga, vai korī, vai dejot, vai vienalga, vai rokdarbos, tad jau jūs redzētu, kā tas ir. Kad kaut kāds pasākums notiek un tad mēs saskaitam. 15 mēsacnieki bija. Tā. Es jau droši vien nekur tālu netikšu no savu radošumu, jo man jau liekas, ka ik viens cilvēks ir radošs kaut kādā veidā un nepazaudēsim tad šo te un nāksim, runāsim, darbosimies. Un tad jau gan jau būs viss labi. Pēdējais jautājums nākamajam epizodes viesim. Tagad jums ir tā lieliskā iespēja izdomāt visu sarežģītāko jautājumu, ko varētu uzdot nākamajam sarunas biedram. Nav zināms, kas tas būs, bet... Kāda tev ir saistība ar mērsragu? Kāda tev ir saistība ar mērsragu? Visus akceptē? Kas tev ir mērsrags? Ko tev nozīmē mērsrags? Ja nākošais dalībnieks būs jauns cilvēks, ko tu dosi savam mērsragam? Jau 3 jautājumi. Es domāju, ka ļoti labs jautājums. Ko tu dosi vai ko tu vari dot mērsragam? Paliksim pie šī viena jautājuma. Ja? Ko tu dosi mērsragam? Jautājums arī tev. Ko tu vari dot mērsragam? Jo iespējams tu būsi mūsu nākamās epizodes viesis. Bet pagaidām mēs sakām uz tikšanos nākamajās epizodēs. Un paldies par sarunu!